Skatoties no augšas, Tomes pagasts varētu šķist viens vienīgs mežs ar taciņu gar Daugavu. Taču, palūkojoties dziļāk, atklājas elpu aizraujoši notikumi. Un ja vēl pieliekam mazliet iztēles, tad gluži vai nokļūstam senajos laikos. Jā, tik tiešām. Ūdens un meži reiz ir bijuši Tomes pagasta lielākais dārgums, par ko zina pastāstīt Kārlis, kura tēvs šeit strādājis pie baļķu uzskaitīšanas. Te bija milzīgs krautūs, jo vietējā zirdziņiem ziemas laikā, kad pludināt nevarēja, viņi no Tomes mežiem saveda tos baļķus. Bija lielas krautnes, veselas krautnes, tāda noliktava tur Līčupītes krastā. Un kādam bija visi tie baļķi atvesti jāuzskaita, un ar to nodarbojies mans tēvs bija jaunības gados. Mazliet pievarot acis, mēs varam vien iedomāties, kā šeit stāv milzīgas baļķu krautnes, un kā vīri piepūtuši vaigus un skaļi sabļaustoties tos nogādā lejā pa upes krastu un tālāk pa upi pludina jau uz Rīgu. Bet ne jau tikai cirsti koki šajā apvidū, ir arī stādīti vietā. Kārlim Ulmanim šī vieta tā iepatikusies, ka viņš šeit bijis biežs viesis. Reiz arī iestādījis ozolu, kas skaisti slēj savu zarus pie Tomes tautas nama. Tāpat vēlākais prezidents bijis tuvu klāt Tomes zivjaudzētavas izveidei. Šajā mājā interesants ir tas, ka tieši būvniecības laikā šeit uzturējās arī valsts prezidents Kārlis Ulmanis, kam bija ļoti tuvu lauksaimniecība, un arī, līdz ar to arī zivsaimniecība. Un, principā, zivjaudzētava Tome ir Latvijas pirmā valsts zivjaudzētava. Tomes zivjaudzētavas baseinos jau gandrīz 100 gadus audzē visdažādākās zivju sugas. Šobrīd tie ir laši, taimiņi, stores, sīgas, strautaforeles, zandarti un citas zivis. Kopumā ap 600 000. Un tepat zaļajos mežos, kas ieskauj Tomes zivjaudzētavu, aiz koku stumbriem un sūnām, norisinājušies vēl kādi vēstures notikumi. Un mēs tagad esam jau diezgan padziļi Tomes mežos, tas ir kādi 7–8 km no Daugavas, un šeit tad ir bijusi jau tā kā aizmuguri frontei. Aerolāzeru skanētās kartes atklāja šejienes mežos Pirmā pasaules kara frontes līnijas notikumus, ierakumi, kazarmas un arī tādi interesanti atklājumi kā šautuve, kurā vācu karavīri trenējušies šaut, vai dzelzceļa sliedes, pa kurām reiz iespējams ar zirgiem vilkti vagoni. Mēs redzam sistēmu, mēs redzam milzīgu sistēmu, kas ir veidota, kamēr šeit bija fronte 2 gadu garumā, milzīgā teritorijā. Šeit ir šis Pirmā pasaules kara tāds nenodefinēts un neiekārtots brīvdabas muzejs. Ļoti iespējams, ka te ir bijušas gultas. Tur galds, pie kā brokastojuši karavīri. Savukārt te varbūt krāsnis ir bijusi. Gadsimts ir pagājis. Vēstures liecības ir zem sūnām, zem augiem, apaugušas ar kokiem. Bet, ja pieliekam fantāziju un iztēli, tad viss atzimst kā to laiku.